Jā, labdien, cienījamie kolēģi! Man ir prieks, ka tik daudz esat ar mums šobrīd. Un šodien ir pasaulē mielomas diena. Kaut gan es no rīta dzirdēju Latvijas televīzijā, ka arī pidžamu diena šodien ir. Bet mēs tā kā mediķi pievērsīsimies mielomas slimībai. Un tā mūsu doma šodien ir jums nedaudz atgādināt par mielomas slimības diagnostiku. Jo, protams, kā visām hematoloģiskām slimībām, tā primārā diagnostika un pēc iespējām ātrāk ir svarīga. Un kādreiz tiešām tā ir, kā mēs ar doktoru Zābu runājam, ka tu atceries, bija kaut kādas paraproteīnas, bija ķēdes, vieglās, smagās, un tu nesaproti, ko rakstīt. Mēs mēģināsim šodien tā kā drusciņi atgādināt par mielomas slimību, par diagnostiku. Doktora Troceukas atgādinās par to, cik laba šobrīd ir iespējama ārstēšana, un profesor Tolman izstāstīs arī par vakcināciju imunosupresīviem. Bet, lai mēs atgrieztos tātad pie pamattēmas, es došu vārdu doktoram Zābam. Lūdzu, doktori. Jā, labdien, sveicināti profesori, paldies par ievadvārdiem, sveicināti cienījamie kolēģi. Es mēģināšu dalīties ar savu prezentāciju, un es ceru, ka pavisam īsā mirklī tā būs redzama, un es varēšu turpināt. Vai ir mans ekrāns redzams? Redzu, kolēģi māja ar galvu, tad jā, vēlreiz sveicināti, dārgie kolēģi. Man ir tiešām liels prieks būt šodien kopā ar jums. Es gribētu teikt, tik izmeklētā un tik aktuālā pasākumā mums ģimenes ārstiem. Un mans uzdevums šodien ir veikt nelielu ieskatu no ģimenes ārsta skatu punkta mielomas slimības aktualitātē, mielomas slimības izaicinājumu diagnostikā tieši mūsu ikdienas darbā. Paldies liels atbalstītājiem par iesaisti pasākuma nodrošināšanā. Un runājot par onkoloģiskajām slimībām vispār primārajā veselības aprūpē, tad, protams, agrīna to diagnostika, it īpaši onkoloģisko slimību diagnostika, ir viena no ģimenes medicīnas prioritātēm un aktualitātēm. Un diagnostika onkoloģijā pamatā balstīta ir vairākos virzienos. Kā mēs zinām, ir šie valsts organizētie vēža skrīningi. Apmēram 30% gadījumu ir gadījuma rakstura atradne, tādēļ mums šī vizuālā diagnostika, laboratorā diagnostika ir īpaši aktuāla, un, protams, pacienti ar tā saucamajiem karoga simptomiem ir tie, pēc kā mēs vadamies savā praktiskajā darbā un mēģinam atpazīt saulaicīgi šos onkoloģisko slimību simptomus. Diagnostiskais process ģimenes ārsta darbā tiek raksturots gan deduktīvs, gan intuitīvs. Protams, ir gan šīs klīniskās pazīmes, gan anamnēze, gan vecuma posmam un dzimumam biežāko slimību incidence, ko mēs ņemam vērā, bet bez šaubām arī tāda ģimenes ārsta pieredze un intuīcija tiek aprakstīta, ka arī ir viens būtisks un svarīgs moments, kas nodrošināt saulaicīgu diagnostiku. Un, jā, savā darba virzienā mēs vairāk skatāmies gan uz raksturīgo klīnisko ainu, gan uz biežāko saslimšanu prevalenci noteiktā vecuma posmā, un savā veidā tas ir gan ieguvums, gan risks. Tām slimību grupām, kurām ir kādi spilgti izteikti patognomi simptomi, mums diagnostikā iespējams veicas labāk un agrīnāk, ja simptomātika ir mazliet tāda izplūdusi un mazliet tāda dažāda, tad reizēm ar diagnostiku iet grūtāk un ir sava veida izaicinājumi primārā veselības aprūpē. Un runājot par mielomas slimību ģimenes medicīnā, tad tiek akcentēts, ka tā ir otrā biežākā hematoloģiskā malignitāte Eiropā. Un izaicinājums ir sekojošs, ka tur ir raksturīgs viens no ilgākajiem laikiem no sūdzību sākuma līdz pat diagnozes precizēšanai, un rezultātā ir pietiekami lieli riski slimības vēlīnai diagnostikai. Tiek uzskatīts, ka tā vidēji statistiski ģimenes ārsta praksē reģistrēts viens gadījums ik 8 līdz 10 gadus. Un tādējādi tā nav biežākā darba diagnoze ģimenes medicīnā, un ņemot vērā iepriekšējo, iespējams zud modrība attiecībā uz mielomas slimību,
tiek minēts, ka tā netiek iekļauta diferenciāla diagnozē, it sevišķi gadījumos, kad mēs domājam par onkoloģiskām slimībām, reizēm tā tiek uztverta kā retā slimība. Un retās slimības arī raksturojās arī ar iepriekš minētajām pazīmēm, ka tās, diemžēl, bieži vien nav tās būtiskākās un aktuālākās darba diagnozes mūsu ikdienā. Bet, lai nu kā, apmēram 60% no visiem gadījumiem tiek atklāti primārās veselības aprūpes līmenī, nu tā ir pēc literatūras datiem. Jautājums ir un aktualitāte ir par to, cik agrīni tas notiek. Ja mēs paskatāmies atkal literatūrā un domājam, kādas tad ir barjeras un šķēršļi diagnostikā, tad parasti tiek runāts par to, ka slimībai nav tādu specifisku simptomu. Tiek runāts, ka pacientiem ar lielu varbūtību būs anēmija, tiks novērotas kaulu sāpes, muguras sāpes, ar lielu varbūtību būs paaugstināts kreatinīns, būs sūdzības par nespēku, nogurumu, svara zudumu. Var tik konstatēta hiperkalciēmija, kas bieži vien primārajā veselības aprūpē nav tas vadošais izmeklējums, ko mēs pacientiem nozīmējam. Un ņemot vērā, ka slimības šīs biežāk tiek diagnosticētas vecumā virs 60 gadiem, kur jau ir multimorbiditāte, ir muskuloskeletālo dažādu saslimšanu izplatība, ir hroniskas sāpes ar jau pretsāpju medikamentu lietošanu, tad bieži vien šīs slimības netiek saulaicīgi atklātas. Bet vienlaicīgi tiek atzīmēts, ka tā atslēga diagnostikā ir tieši šie nespecifiskie simptomi. Un nespecifiskie simptomi ir raksturīgi kādai specifiskai saslimšanai. Un tas, es domāju, ir tas galvenais no klīniskajiem iespējams pazīmēm, kas mums kā ģimenes ārstiem noteikti mūsu ikdienā ir aktuāli. Ja mēs vēl paanalizējam sīkāk un paskatāmies uz tiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies ikdienas darbā mielomas diagnostikā, mums ir jāņem vērā gan pacientu faktori, gan sistēmiskie dažādi momenti, gan bez šaubām mūsu pašu ārstniecības personu faktori un iemesli, kādēļ mēs slimību diagnosticējam reizēm vēlīni. Ja mēs paskatāmies, kādi ir būtiskākie pacienta faktori, tad tie sasaucās jau ar iepriekš minēto. Ņemot vērā, ka saslimšana biežāk ir sastopama senioriem, tad bieži vien šīs sūdzības, kā muskuloskeletālās sāpes, nogurums, anēmijas simptomātika, ir saistītas ar vai tiek saistītas ar citām pavadošām slimībām, kuru šai vecumposmā netrūkst. Tās iespējams saistīt gan ar cukura diabētu, gan hronisku nieru slimību, gan osteoporozi. Un tāpat tiek minēts, ka pacienti nenovērtē pienācīgi šos sarkanā karoga simptomus, kas ir nespēks un svara zudums, un tās saista ar novecošanās procesiem. Ja mēs runājam par sistēmisko faktoru ietekmi, tad tiek minēts, ka laboratoriju izmeklējumu pieejamība, apmaksa un organizatoriskā puse ir ārkārtīgi būtiska. Un es domāju, ka arī Latvijā ir raksturīgi tas, ka primārā veselības aprūpe ik gadu būtiski pārtērē šo finansējumu, kas ir atvēlēts laboratoriskai diagnostikai. Un bieži vien mēs kļūstam taupīgi un nepamatoti taupam un mēģinam iekļauties šajos piešķirtajos finanšu resursos, bet iespējams tur arī reizēm paliek šie pacienti, kas tiek diagnosticēti vēlāk. Pieejamība konsultācijām specializētos centros tiek aktualizēta par prioritāro konsultāciju iespēju. Mēs visi zinām, ka pastāv šīs zaļā koridora iespējas, bet, protams, mēs vienmēr gribētu šo pieejamību vēl labāku, vēl vairāk attīstīt, bet šeit ir jāskatās arī pienācīgi uz savu darbu, uz to, kādus pacientus mēs novirzam šīm prioritārām konsultācijām, un kuros brīžos ir nepieciešama papildus diagnostika, un kuri ir tie pacienti, kuriem mērķēti būt sūtām pie mūsu kolēģiem hematologiem. Tāpat tiek aktualizēts jautājums par attēlu diagnostikas pieejamību, ir būtiski kādi nacionālie algoritmi un vienota rīcība, lai mēs strādājam koordinēti, bet viens no būtiskākajiem momentiem tiek minēts, ka ārstu zināšanas un modrības uzturēšana attiecībā par šo saslimšanu. Un tādēļ es esmu ļoti priecīgi, ka mēs šodien pārrunājam reizēm piemirstu saslimšanu primārās veselības aprūpes etapā.
Un, ja mēs paskatāmies uz ārstniecības personu dimensiju, uz ģimenes ārstiem, tad atkal kā viens no šķēršļiem tiek minēts jau iepriekš atkal minētais par slimības nespecifiskajiem simptomiem, ko mēs saistam ar citām saslimšanām. Slimībai ir raksturīga ilga asimptomātiska fāze un sūdzības, kas nav kādas patognomas vienai konkrētai saslimšanai. Ja mēs retrospektīvi pāanalizējam datus, tad mēs redzam, ka šie pacienti pirms diagnostikas ir atkārtoti un vairākas reizes vērsušies ar savām sūdzībām primārās veselības aprūpes līmenī. Viņi tika novirzīti pie citiem speciālistiem, bet parasti līdz diagnostikai, līdz precīzākai diagnozei mēs nonākam dažu līdz vairāku mēnešu laikā. Un tiek minēts, ka apmēram 50% gadījumu šīs saslimšanas tiek atklātas pietiekami vēlīnās stadijās, kad prognostiski tas varbūt vairs nav tik arī labvēlīgi. Ieteikumi ģimenes ārstiem ir sekojoši, ka mēs varētu izmantot savā ikdienas darbā tādu akronīmu KRAB, kur koncentrēt šīs galvenās iespējamās slimības pazīmes. Hiperkalciēmija, nieru darbības traucējumi, anēmija, kaulu bojājumi. Mums noteikti jāiekļauj mieloma savās diferenciāla diagnozēs, ja mums pastāv aizdomas par onkoloģisko saslimšanu. Un, ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad literatūrā ļoti bieži apraksta, ka ģimenes medicīna strādā pēc tādiem zināmiem šabloniem un rīcības algoritmiem. Piemēram, smēķēšana, klepus un elpas trūkums. Mums uzreiz ir prātā diagnoze HOPS. Un tiek minēts, ka mielomas gadījumā, ja mums pacients nāk ar muguras sāpēm un mēs novērojam anēmiju, mums būtu jāiedomājas, ka iespējams tā ir mielomas slimība. Un nākamais solis ir laboratoriskie izmeklējumi. Un šis ir vēl viens izaicinājums primārai veselības aprūpei, ņemot vērā, ka mēs šīs slimības satiekam reti savā ikdienas darbā, tad bieži vien mums piemirstās, kurš ir tas īstais izmeklējums, kas mums palīdz izšķirties, ir vai nav mielomas slimība. Un, lai šos mums aktuālos jautājumus atbildēt, mēs esam ļoti priecīgi sadarbībai ar mūsu kolēģiem, speciālistiem šajā nozarē, lai sniegtu mums atbildes, lai atgādinātu par to, kā visātrāk mēs varam nonākt līdz diagnozei mielomas slimība, jo laiks šai diagnozei tiešām ir ārkārtīgi izšķirīgs. Paldies, kolēģi, un es nododu mūsu virtuālo skatuvi tālāk mūsu nākamo lektoru rīcībā. Jā, paldies. Es tūlīt dalīšos ar ekrānu. Jā, kā jau doktors Dzelps teica, īstenībā visas lietas bija ļoti pareizi, un tā jau arī ir, ka ir šie algoritmi un ir mūsu intuīcija, un tas viss būtu jāsaliek kopā, lai mēs līdz šai diagnozē nonāktu. Jāsaka, mielomas slimība tiešām ir ar dažādām maskām, un nevienmēr mēs klīniski viņu uzreiz atpazīstam. Un nākošais, protams, ir jautājums par to, kā mēs viņu varētu pēc iespējas ātrāk diagnosticēt, lai šī diagnoze būtu maksimāli ātri. Atgādināšu tikai dažas lietas. Mielomas slimība tā tad ir ļaundabīgs asins sistēmas audzējs. Primāri sākas kaulu smadzenēs un šūnas, kas veido šo te patoloģiju, ir plazmātiskās šūnas, jeb mielomas šūnas. Hematologiem viņas ļoti patīk vizuāli, jo viņas ir ar tādu kodolu, kas nav centrā, bet ir maliņā. Viņam ir ļoti izteikts zila citoplazma, izteikts kodols, un kopumā tā aina izskatās ļoti skaisti. Vismaz mums mikroskopā tā liekas, bet tas ir ļaundabīgs audzējs, ko mēs savām acīm arī redzam. Princips ir tāds, ka tātad šīs šūnas, kas normāli ir dažos procentos, mums kaulu smadzenēs ražo normālus olbaltumus, un tad, kad viņas paliek ļaundabīgas, viņas sāk ražot patoloģisku olbaltumu un vēl citas vielas. Kā jau kolēģis teica, tad šie gadījumi vidēji skaitās 3 līdz 4 uz 100 tūkstošiem, un pēc hroniskas limfoleikozes, ko es domāju, ka jūs redzat samērā bieži, multiplā mieloma ir otrs biežākais hematoloģiskais audzējs.
Un līdz ar to šie pirmreizējie pacienti mums Latvijā tiešām nav ļoti daudz, un mēs paskatījām statistiski mūsu klīnikā pagājušajā gadā bija 126 pacienti, un 2024. gadā mums ir 104 pirmreizēji pacienti. No tiem mēs esam veikuši katru gadu arī viņiem cilmes šūnu transplantācijas, un tas kopējais pacientu skaits, unikālo pacientu skaits, ko mēs katru gadu konsultējam, 2024. gadā bija 370 un pagājušajā gadā bija 427 šie unikālie pacienti, kam, protams, katram ir savs ģimenes ārsts Latvijā. Ja mēs skatāmies uz Amerikas datiem, ko visi viņi sarēķina, tad viņi rēķina, ka viņiem apmēram 56,000 cilvēku slimo ar multiplo mielomu, un šogad viņi prognozē, ka gandrīz 20,000 būs ar šo diagnozi pirmo reizi. Princips tātad patoģenētiski ir tāds, kā mēs varam atklāt. Atklājam mēs pēc kaut kādām pazīmēm, un mielomas gadījumā tātad šīs patoloģiskās šūnas, kas ir kaulu smadzenēs, viņas sāk ražot patoloģisku obaltumu, ko mēs saucam par paraproteīnu, un tas ir viens no tiem laboratoriskiem rādītājiem, kas mums ir jāmeklē, lai mēs pateiktu, ka tiešām ir mieloma. Un otrs, ko šīs nenormāli izmainītās plazmātiskās šūnas ražo, ir tā saucamais osteoklastu stimulējošais faktors, kas rada kaulu destrukciju. Faktiski tā kaulu destrukcija, viņa arī klasiski aprakstot šo slimību, ir tas pirmā izpausme, ko visbiežāk redzam, protams, ir vājums un nespēks, un vēl, protams, tā kaulu smadzeņu infiltrācija ar šīm patoloģiskajām šūnām radīs anēmiju, leikopēniju un trombocitopēniju. Un, kā jau doktors Dzelps minēja, ir tā saucamie krabu kritēriji, kas, protams, angliski izskatās ļoti skaisti. Mums arī iznāk monoklonāls obaltums, kalcijas, nieru slimība, anēmija un kaulu sāpes, jo ir lītiskas izmaiņas. Un šīs ir tās lietas, kas mums ir jāmeklē, un, protams, man jāsaka, ja jūs atrodat monoklonālu olbaltumu, jeb paraproteīnu, tad tas nozīmē, protams, ka tas ir zaļais koridors, un jūs savu pacientu pie hematologa uzreiz droši varat sūtīt. Ja mēs skatāmies uz šo procesu, tad, protams, viens etaps ir tas, ka mēs izsakam aizdomas, ka ir šī slimība, un otrs, kad mēs apstiprinam. Aizdomas visbiežāk mēs varam pateikt, ja ir šīs lītiskās kaulu izmaiņas, vai jau mēs atrodam M gradientu, ja paraproteīnu asinīs. Man uzreiz jāprecizē, ka dažas laboratorijas mums raksta paraproteīns, un dažas laboratorijas raksta M gradients. M gradients ir nevis no mielomas, bet no monoklonāla gradienta, kas ir viens un tas pats. Vienalga, kā tas tiek nosaukts, bet mēs runājam par vienu un to pašu laboratorisko atradi. Un, protams, tas finiša apstiprinājums, kad mēs sakam, ka tiešām tā ir mieloma slimība, tā jau ir kaulu smadzeņu punkcija, mēs redzam šūnas, mēs apstiprinām, ka ir audzējs, bet tas jau ir etapā, kur ir speciālists. Tātad, kā mēs vispār varam saprast, ka tā ir šī patoloģija? Būtiski ir saprast vienu lietu, ka paraproteīns, jeb M gradients vienmēr ir patoloģija, jo normāli asinīs ne urīnā mums M gradienta nav, un šeit jūs varat redzēt tātad normālu sērumu elektroforēzi, kad albumīns ir vislielākais pacēlums, tad ir alfa-2, alfa-1, beta un gamma, un šādi izskatītos, varbūt, ka kolēģi atceras, es vēl atceros, ka laboratorija sūtīja šīs līknes, un tad mēs skatījāmies, ka tiešām kura tad lielākā josla ir un kur ir izmaiņas. Tātad, ja atrod šo M gradientu, ja paraproteīnu, tad iznāk tā, ka ir albumīns, tad ir alfa-1, alfa-2, beta, un parasti tas M gradients, ja paraproteīns ir gamma frakcijā. Gamma frakcija ir ļoti liela, un laboratorija uzreiz jau atšifrē, ka tajā gamma frakcijā ir M gradients. Parasti ir gamma, nu ļoti reti ir beta. Faktiski, ja jūs aizsūtat analīzi uz obaltumu elektroforēzi, un ja tur ir iekšā jau šis paraproteīns, laboratorija uzreiz jums dos atbildi. Nav jāprasa ne M gradients, ne vieglās ķēdes, ne smagās ķēdes. Jūs automātiski saņemat atbildi, ka šajā frakcijā ir M gradients, un tā jau ir patoloģija. Vēl ir viena lieta, kas ir jāatcerās, kā ļoti ilgus gadus bija, un tā tas tiešām bija, un mēs arī to teicām, ka parasti, ja ir M šis gradients, ja paraproteīns asinīs, ir palielināts eritrocītu grimšanas ātrums. Un, kolēģi, tas, diemžēl, vairāk nestrādā.
kas bija korelācija tad, kad noteica eritrocītu grimšanas ātrumu ar Westerngreina metodi. Šobrīd mums visa Latvija, visas laboratorijas ir pārgājušas kapilārās fotometrijas metodi, un līdz ar to šīs te korelācijas starp M gradientu un grimšanu vairāk nav. Grimšanai ir korelācija ar C-reaktīvu olbaltumu ļoti laba, kas ir šīs te metodes būtība, bet šī te korelācija, kad mēs gaidām augstu grimšanu un tad būs paraproteīns asinīs, tas vairs nestrādā. Un tas ir jāatmet un vispār jāaizmirst, ka tā ir bijis. Tā kādreiz ir tikai pie Waldenstrēma slimības, kad šis te paraproteīns ir liels M gradients, kad ir IgM, tad viņš ir smagāks un tad viņš to grimšanu ietekmē. Bet ikdienā jūs varat redzēt normālu grimšanu 3 un 4, un jūs redzat lielu paraproteīnu asinīs. Tā kā šis algoritms ir jāaizmirst, viņš vairāk nestrādā praksē. Tātad laboratoriski tas ir šis te M gradients, tā ir anēmija, kā jau kolēģis arī teica, palielināts kreatinīns, kalcijs, tā nav ikdienas prakse, noteikti ne ģimenes ārstu praksē, un leikopēnija ar neitropēniju. Kādas tad ir tās visbiežākās reālā klīniskā situācija, kā mielomu var atpazīt? Pacienti ar mielomu slimību parasti ir gados virs 60, virs 70, un parasti ir tāda klasiska situācija. Atnāk gados vecs pacients un saka, viņam ir sāpes mugurā, un tad ir jautājums, tad kuram šajā vecumā tās sāpes mugurā nav. Parasti ir tā, ka arī pacients saka, ko jūs, doktor, man taču tas jau ir bijis, un tagad sāp drusku vairāk, un tā kā par diagnozi vienojas, bet tajā brīdī ir tā kā jāsaprot vai pat jājūt, ka tās sāpes ir citādākas un jānozīmē tas papildus izmeklējums. Katrā ziņā uzskata, ka 70 līdz 90% pacientiem ir sāpes mugurā, kas ir ļoti tipiski. Un, protams, ja mēs izmeklējam vai nu rengenoloģiski vai kompjutertomogrāfiski vai magnētiskā rezonansē, ir lītiski perēkļi, ir skriemeļu patoloģiskas kompresijas. Un, diemžēl, mums šogad bija arī viens pacients, kam jau bija mugurkaula šķērs bojājums sakarā ar šo te mugurkaula skriemeļu kompresiju. Un tālāk, lai es jau runātu konkrēti, mēs izvēlējāmies, kolēģiem bija taisni pacients ar šādu te garu anamnēzi, 63 gadus vecs, sūdzības bija par spēcīgām muguras sāpēm, kas bija pagājušā gada septembrī parādījušās, un viņš bija gājis pie ģimenes ārsta, ir taisīts kompjutertomogrāfija, un kompjutertomogrāfijas slēdzienā ir rakstīta, ka ir neskaidrs sīkperekļainas izmaiņas kaulos, sakarā ar ko ieteicams padziļināt izmeklēšanu, lai izslēgtu mielomu vai metastātiskas izmaiņas. Asiņas analīze pacientam ir normāla, jāsaka, ka olbaltuma frakcijas viņam nav noteiktas. Tālāk sako šie te visi izmeklējumi, viņš tiek sūtīts pie vertebrologa, pie neiroķirurga, tur veikts kompjuters tomogrāfija, kā mēs sakām, vēderam un krūšu kurvim. Analīzes, asiņas analīze un urīna analīze tiek veikta 3 reizes mēnesī, bet nevienā no šīm analīzēm nenosaka olbaltuma elektroforēzi. Tālāk viņš jau šī gada janvārī nokļūst Rakusā pie invazīvā radiologa, kurš histoloģiski paņem no tā biopsiju no perēkļa, kas ir kaulā, un pēc tās atbildes tad atrod, ka tā ir multiplā mieloma, un tikai tad veids olbaltuma elektroforēzi. Man gan jāsaka arī, ka invazīvam radiologam arī būtu bijis jāzina, ka pirms viņš punktē lītiskas izmaiņas ir jāizslēdz mieloma. Un tikai tad, kad jau ir saņemta šī histoloģiskā atbilde, tad ir veikta olbaltuma elektroforēze, un paraproteīns ir 15 grami litrā. Pie hematologa tātad jau pacients nonāk ar histoloģiski precizētu diagnozi, un kaulu smadzeņu izmeklējumu atrod tātad mielomas šūnas, kas ir pietiekoši liela infiltrācija, un nosakot visus šos te marķerus, tātad secinājums, ka ir morfoloģiskā un imūnhistoķīmiskā aina atbilst mielomas slimībai. Ko es gribu ar šo uzsvērt? Ja tiešām ir šādas perēkļainas izmaiņas, kas, protams, ļoti daudz radiologi raksta neskaidras sīkperēkļainas izmaiņas vai diferenciāla diagnozes, vienkārši vajag atcerēties, ka šajā brīdī vajag uztaisīt olbaltuma elektroforēzi. Un faktiski, ja šajā brīdī olbaltuma elektroforēzi jūs veiksiet, uzreiz jūs redzēsiet, ka ir šis te paraproteīns, un tālāk jau jūs sūtat pie hematologa. Faktiski visos šajos gadījumos tātad tā
parasta analīze olbaltumu frakcijas ir pietiekoša, lai jūs virzītos tālāk un šo te mielomu šajā brīdī diagnosticētu. Otrs diezgan biežs variants ir, ka pacients atnāk ar sūdzībām par anēmiju. Tātad viņam ir vājums, nespēks. Īsti viņš nevar pateikt, kurā brīdī, bet viņa progresējoša anēmija ir. Kādreiz ir arī situācijas, ka vispār sāpes kaulos nav, jūs varat prasīt, viņš saka, ne, man nekā tāda nav. Un it kā mēs redzam šo te izolētu normokrāmu normocitāru anēmiju, kas, protams, nav deficīta un kam dzelzs terapija nepalīdzēs. Un ir kādreiz ļoti smagas anēmijas, kad jau pat vajag eritrocītu masas pārliešanas. Un šeit arī ir pie neskaidrām anēmijām tā viena no analīzēm, kas ir jānozīmē, ir tā pati olbaltuma frakciju analīze, jeb olbaltuma elektroforēze. Ja jūs to veicat, jūs uzreiz redzat atbildi, ka tur parādās tas paraproteīns, un jūs pacientu jau tālāk sūtat pie speciālista. Katrā ziņā bez anēmijas var būt arī situācija, ka pacientam ir leikopēnija ar neitropēniju. Jūs nevarat izskaidrot, kas ir par iemeslu, bet šī izmaiņa ir parādījusies un viņa ir pastāvīga. Ir arī situācijas, kad ir gan anēmija, gan leikopēnija, gan trombocitopēnija, ko mēs saucam par pancitopēniju. Un arī tas cēlonis nav skaidrs. Neskaidra pancitopēnija, protams, ir viena no indikācijām sūtīt pie hematologa, un hematologs taisīs, protams, kaula smadzeņu analīzi. Bet katrā ziņā tā olbaltuma frakcija elektroforēze, viņa nav sarežģīta analīze, viņa nav dārga analīze, bet jūs uzreiz atrodat paraproteīnu. Ja ir paraproteīns, uzreiz tā doma ir, ka, protams, tā varētu būt multiplā mieloma. Vēl viens variants, kā mieloma slimība sākas un ko mēs redzam, no kurienes mums viņa nāk. Mieloma slimība var sākties arī kā nieru slimība. Un uzskata, ka apmēram 20–40% primāriem mielomas pacientiem ir nieru bojājums, un līdz pat 50% mēs redzam kopumā. Un pacients var atnākt atkal ar šo te vājumu. Ir pacienti, kas novēro, ka viņam ir putojošs urīns, slikta duša, vemšana, apetītes samazināšanās. Protams, tas jau ir pie ļoti izteiktas nieru slimības. Un šajā gadījumā diezgan bieži tas pacienta ceļš ir, ka viņš tiek sūtīts pie nefrologa. Un tad nefrologi, izdarot papildus analīzes, konstatē, ka tā jau ir mieloma slimība ar šo nieru bojājumu. Katrā ziņā tur var būt variants, ka šis te paraproteīns, jeb vieglās ķēdes ir tikai urīnā, vai arī var būt, ka tas paraproteīns ir gan asinīs, gan urīnā, bet tas daudzums, kas ir urīnā, tas ir bojājis nieres. Faktiski es arī paskatījos, kas ir pasaules šī starptautiskā mielomas biedrība, ko viņi saka, kas tad ir galvenās pazīmes mielomai, lai mēs viņu pareizi un agrīni diagnosticētu. Tad faktiski viņi saka, ka pirmais ir nespēks un vājums, kas ir visu laiku un kas progresē. Otrs, kas ir sāpes kaulos, un biežāk tā ir mugura. Un atcerēsimies, ka tie ir gados veci pacienti, kam tiešām šīs problēmas ir saistīts arī ar ļoti daudzām citām slimībām. Es negribu teikt, ka sāpes mugurā tagad noteikti būs mieloma. Un ar anēmiju. Šīs 3 lietas, kas faktiski ir saistībā ar šo primāro diagnostiku, kas būtu jāatceras. Šeit ir piemērs, kā izskatās tāda klasiska mieloma, kad ir ļoti liels olbaltums urīnā. Kā jūs redzat, pirmajā analīzē šeit olbaltums urīnā ir 13,90 grami litrā. Un tad, kad viņu atšifrē, tad jūs redzat, ka 13 grami litrā no tā jau ir M gradients, jeb šis te paraproteīns. Protams, tālāk ir jautājums, ka mēs varam noteikt šīs vieglās ķēdes, vai tās ir kapa, vai tās ir lambda. Un te ir piemērs, ka jūs redzat, ka ir palielinātas kapa ķēdes ļoti lielā daudzumā 19,000 mg litrā pie normas maksimāli 2,5–2,8. Bet šīs lambda vai kapa ķēdes, tas jau ir nākošais etaps. Faktiski tas jau ir speciālista etaps. Un jūs varat bez tām kapa un lambda ķēdēm viņu droši sūtīt pie hematologa. Tas būs nākošajā etapā, kad mēs to konstatēsim. Ja mēs runājam arī par šo mielomas slimību un nieru bojājumu, tad šeit jūs redzat, kad salīdzinoši tā grupa,
kam ir labāka nieru funkcija jau diagnostikas brīdī, viņiem ir labāki rezultāti dzīvildze arī pēc autologas cilmes šūnas transplantācijas. Un tās grupas, kur šis glomeruļu filtrācijas ātrums jau izējoši ir sliktāks, viņiem arī šī dzīvildze būs sliktāka. Līdz ar to, protams, par to agrīno diagnostiku runājot, mēs uzreiz varam redzēt, cik tad ilgi ar šo terapiju, kas ir iespējama, pacientam šī dzīvildze būs. Tātad atceramies, ka paraproteīns normā nav nevienam asinīs, jo paraproteīnam arī nav normālu rādītāju. Tātad, ja jūs atrodat pacientam paraproteīnu, tas uzreiz nozīmē, ka tā ir patoloģija un ka parasti tie ir šie plazmātiskās šūnas, kas viņu ražo. Un vēl ir kas ļoti būtiski, lai cik liels būtu šis paraproteīns, viņam nav normāla imunoglobulīna funkcijas. Līdz ar to viņš funkcionāli ir nepilnvērtīgs un viņš pacientu pret infekcijām neaizsargā, jo tā jau ir patoloģija un viņš ir patoloģiski saražots. Vēl tikai atgādinājumam, kā tas izskatās šajā elektroforēzē, un vēl viena analīze, kā tas izskatās, kad mēs dabujam šo analīzi, jau redzam ciparos, kā tad mēs šo analīzi saņemsim. Šeit ir ļoti klasiska analīze ar ļoti lielu kopējo olbaltumu, tāpēc, ka ir M gradiens, tad ir milzīgs kopējais olbaltums. Un tad mēs redzam olbaltumu elektroforēzi šo parasto analīzi, kur ir albumīns, alfa-1, alfa-2 un beta-globulīns un gamma. Un tad mēs redzam, ka gamma globulīns ir milzīgi palielināts, 58,3%, protams, ir divas bultas uz augšu. Un šeit ir tas atšifrējums, ka šis M gradiens ir 71,6 grami litrā. Un kā jūs redzat, te, kur būtu jābūt normai, ne pie procentiem, ne pie gramiem litrā, normas nav un ir bultiņi uz augšu un uz leju. Tas nozīmē, ka šāda rādītāja vispār nav. Tādam nebūtu jābūt, bet tas ir atrasts. Tas nozīmē, ka tā ir patoloģija. Un tālāk, protams, sako nākošais, ja nosaka vēl atsevišķi imunoglobulīnus, tad pēc imunoglobulīnu klasēm mēs varam pateikt, kuras klases paraproteīns tas būs. Šajā gadījumā, protams, tas ir imunoglobulīns G, jo imunoglobulīns G atkal ir milzīgi palielināts, jau 4600 pāri, un imunoglobulīns A un M ir samazināti. Būtībā tie visi normāli ir samazināti, kas noteiks infekciju risku, un kāpēc viņi ir noteikti jāvakcinē, jo viņiem šis infekciju risks ir dramatiski liels. Un šeit arī pacientam jau ir hiperkalcēmija. Bet katrā ziņā mums nevajag šo analīzi, lai mēs varētu domāt par multiplo mielomu. Pietiek ar olbaltumu elektroforēzi, ko jūs nosūtat pacientam. Un ja tur būs paraproteīns, tad jūs viņu šādā veidā uzreiz redzēsiet. Un tajā brīdī ir skaidrs, ka pacientam ir jābūt jau tālāk, viņš ir jāizmeklē, un jūs sūtat viņu pie hematologa. Ja jūs nosūtījumā jau uzrakstat, ka jūs esat jau laboratoriski apstiprinājis šo M gradientu, ja paraproteīnu, tad faktiski to nosūtījumu saņemot, hematologs uzreiz automātiski šo pacientu ieliks rindā zaļajā koridorā un maksimāli ātri būs konsultācija. Jo, protams, ieraugot, ka ir aizdomas par mielomu un M gradiens, hematologam jau ir skaidrs, ka noteikti tur šī problēma ir un ka pacients tālāk ir jākonsultē un jāsāk ārstēt un jādiagnosticē. Šeit ir vēl viens piemērs, kas ir tas retais piemērs, kad palielināts ir nevis gamma globulīns, bet beta globulīns. Arī pacients 65 gadi, tātad šeit ir nozīmēta olbaltuma elektroforēze, un šeit ir tas palielinājums uz beta globulīniem, un beta globulīnus veido šis M gradiens, jeb M komponents, kas ir beta zonā, beta 2 zonā, un šeit absolūtos skaitļos ir mazāk 6,3 grami litrā, un kā jau es jums teicu, paskatieties šeit, normas viņam nav, tātad tā ir absolūta patoloģija. Šeit ir veikta arī imunfiksācija, kas ir imunoglobulīns A un lambda, tātad smagā ķēde ir A ķēde, un lambda ir vieglā ķēde, bet, kā jau es jau minēju, tas nav obligāts, lai jūs diagnosticētu un lai sūtītu pie hematologa. Pietiek ar olbaltumu elektroforēzi un šī diagnoze ir skaidra. Šeit ir arī paraproteīns urīnā, kur ir noteikti imunfiksācija, un arī M gradiens, tātad 0,17 grami litrā. Šim pacientam tātad būs gan asinīs paraproteīns, gan arī urīnā.
Tas ir tās diezgan bieži nav, jo beta frakcijā ir diezgan reti šie paraproteīni. Un, lai jums atvieglotu visu šo te diagnostiku primāro, tātad es vēlreiz gribu akcentēt, kad vajadzētu taisīt olbaltumu frakcijas, jeb elektroforēzi, tātad slimniekiem ar neskaidrām sāpēm mugurā, ar neskaidru anēmiju, ar neskaidru pancitopēniju, jeb bicitopēniju, un, ja ir neskaidra nieru slimība ar olbaltumu urīnā, tad jātaisa šim te olbaltumam arī šī te elektroforēze. Vēl ir patoloģijas, kā neskaidras neiropātijas, par ko mēs šodien nerunāsim, kad arī var būt paraproteīns, bet mazākā daudzumā, bet tas jau attiecas uz citām patoloģijām. Bet, ja mēs runājam par mielomas diagnostiku, tad mēs esam izveidojuši šādu informācijas lapu, kas jums tiks aizsūtīta arī elektroniski, lai jums tajā brīdī, kad jūs redzat slimnieku, kas potenciāli varētu būt, lai jums būtu vienkāršāk saprast, kuras analīzes ir tās, kas ir jāatzīmē. Tātad pilna asins analīze, kopējais olbaltums, albumīns, olbaltuma frakcijas, kreatinīns, kalcijs un urīna analīze. Un ar šīm analīzēm ir pietiekoši, lai jūs atklātu mielomas slimību savam pacientam. Ja būs šis te paraproteīns, tad olbaltuma frakcijā viņš parādīsies un nekādu diagnostisku problēmu nav. Protams, ir ļoti, ļoti retas, kas ir 10 gados viena mieloma, kas nesecernē un ir mielomas slimība, bet par to mēs nerunāsim. Mēs runājam par klasisku mielomu. Šeit tātad šajā informācijas lapā ir paskaidrojums, kāpēc tās analīzes būtu jāveido, un šeit tātad ir tās analīzes, kur jums tikai laboratorijas nosūtījumā ir šīs analīzītes jāatzīmē, lai jūs saprastu, ka jūs šo primāro diagnostiku arī veicat. Tā kā tas man būtu arī viss. Paldies jums par uzmanību un paldies arī pārējiem kolēģiem, kas piedalās. Un, ja ir jautājumi, tad es, protams, par to atbildēšu. Jā, un es beidzu arī ekrānu dalīties. Un tālāk es došu vārdu profesorei Tolmanei, kas mums stāstīs par šo imunosupresīvo pacientu vakcināciju, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo man kādreiz arī praksē ir pacienti, ka es uzrakstu ģimenes ārstam lūdzu vakcinēt, un pacients atnāk un saka, ģimenes ārsts teica, ka jau esmu tik slims, ka mani vakcinēt nevar. Tā kā tas neatbilst patiesībai, un es ceru, ka profesora Tolmane visus pārliecinās, ka tas tā nav. Lūdzu, profesor. Labdien, cienījamie kolēģi! Paldies arī profesorai Lēniecei par uzaicinājumu šeit būt. Un mans uzdevums runāt par vakcināciju, bet tā kā profesora Lēniece man vairāk lūdz tieši par herpes zoster, tad es vispārīgos vārdos vispār par vakcināciju, bet mazliet ciešāk par herpes zoster šodien arī sniegšu šo informāciju. Mana prezentācija būs balstīta galvenokārt uz vadlīnijām, kas ir Amerikas Slimību kontrolas profilakses centra CDC un Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, kas, protams, ir balstītas uz dažādiem publikācijām un pētījumiem. Un tad, ja mēs vispār runājam par to, kas ir imunosupresēts pacients, tad skaidrs, ka mums uzreiz nāk prātā dažādas hematoloģiskas slimības, ieskaitot arī multiplo mielomu, solīdo orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, atgrūšanas gadījumos, ķīmijterapija, staru terapija, imunbioloģisko preparātu lietošana, arī HIV infekcija, iedzimtie imundeficīti, bet es gribu atgādināt arī, ka imunosupresiju izraisa arī hroniskās slimības, un dažkārt mēs par to aizmirstam. Arī sirds, plaušu, aknu, visi cirozes pacienti, cukurdiabēta pacienti, viņi arī autoimūno slimību pacienti, viņi arī visi ir imunosupresēti. Par vecumu literatūrā min 65 gadus, šur tur arī citu vecumu slieksni, kad varētu sākt runāt par imunosupresiju. Tomēr tas ir ļoti, ļoti individuāli. Mēs zinām, ka mūsdienās ir ļoti daudz 65 plus pacienti, kas ir ļoti labā veselības stāvoklī, bet ir arī tādi, kas nav, tā kā tur ir jāizvērtē individuāli. Slikts barojums arī var būt imunosupresijas iemesls, jo trūkst olbaltumvielu, kas ir galvenais arī antivielu veidošanās pamats.
Grūtniecība varbūt nav īsti imūnsupresīvs stāvoklis, bet šajā gadījumā imūnās sistēmas līdzsvars ir izmainīts, un arī šeit ir riski, tomēr paaugstināt risku, un tāpēc mēs zinām, ka grūtniecis vienmēr iet arī pa priekšu, tur, kur ir jāizvēlās, kam tad pirmām kārtām dot vakcīnas. Nu, un, protams, ja ir dažādu stāvokļu kombinācija, piemēram, tur hroniska plaušu slimība, atklāta mielomas slimība, vēl vecums attiecīgs, tad dažādu šo slimību kombinācija vēl vairāk pastiprina imūnsupresiju. Un visiem šiem imūnsupresētiem pacientiem ir augstāks infekcija risks, ne tikai infekcija risks, arī citu onkoloģisko slimību risks. Viņiem jāatcerās, ka ir nomākta iekaisuma atbildes reakcija, un bieži vien infekcija mums normāli sākās ar 39 temperatūru, ar redzamiem infekcijas simptomiem, tad imūnsupresētam pacientam ir ļoti tāda vārga tā gaita un var būt subfebrila temperatūra. Šie simptomi ir mazāk izteikti, un infekcijas bieži norit smagāk, ar daudz vairāk komplikācijām, ar hospitalizācijas un pat nāves risku. Un ja imūnsupresētam pacientam parādās kaut kāda infekcijas simptoma, tad mēs jau zinām, ka tas mikroorganismu skaits viņa organismā ir ļoti, ļoti liels, un faktiski tā ir tāda bumba ar laika degli, un jārīkojās ir pietiekami ātri. Mēs nevaram pasargāt šos pacientus no pilnīgi visām nelaimēm, kas viņiem vēl varētu būt, bet ir iespējams viņus pasargāt vismaz no dažām slimībām un dažām infekcijām, kuras ir vakcīnu kontrolējamas, jo vakcinējot šos pacientus, mēs mazinām šo infekciju risku, mēs mazinām slimības smagumu. Ir ļoti rekomendēts uzsākt vakcināciju pirms vēl imūnsupresīvās terapijas sākšanas, ja tas ir iespējams. Ja tas nav iespējams, ja tā terapija jau ir sākta, tad mēs izvērtējam un pielāgojam piemērotāko laiku, kad cilvēks ir stabils, kad viņa slimība ir stabila un kontrolēta, un tad mēs arī varam uzsākt vakcināciju. Protams, te arī ir ļoti jāizvērtē, kuras vakcīnas drīkst dot un kuras nedrīkst. Bet vakcinācija noteikti ir būtiska daļa no šīs te profilaktiskās aprūpes, no drošas profilaktiskās aprūpes. Un, piemēram, pirms transplantācijām, ja mēs jau zinām, ka pacients būs imūnsupresēts, man lielāka saikne ir ar aknu transplantācijas pacientiem, viņš vispār netiek iekļauts transplantācijas rindā, ja viņam nav veiktas visas nepieciešamās vakcinācijas. Un te uz ekrāna jūs redzat slimību profilakses kontrolas centra izveidoto tabulu. Protams, tur ir daudz dažādi piemetinājumi vai atsauces nianses katrai šai grupai. Bet lielos vilcienos mēs redzam, ka atkarībā no vecuma ar dzelteno krāsu ir iezīmēts vakcīnas, kuras ir rekomendētas visiem šajā konkrētajā vecumā. Ar violeto ir tās, kas ir pie kaut kādiem noteiktiem apstākļiem, un ar gaišu zilo krāsu tas ir tur, kur ir īpaši individuāli jāizvērtē. Un, ko mēs te, piemēram, redzam, gripa tiek rekomendēta praktiski visiem. Protams, ne dzīvā vakcīna visiem netiek rekomendēta, bet rekombinantā vakcīna var būt dota visiem. Tāpat ir difterija, tetanus vakcīna, masalu, kas šobrīd ir aktuāla arī. Un tā tālāk. B hepatīta vakcīna, kas starp citu arī pasargā ne tikai no B hepatīta, bet B hepatīts vīrus ir arī viens no aknu vēža izraisītājiem, poliomielīta vīrus. Un te mēs redzam, kur ir herpes zoster vakcīna, un ja jūs ieskatāties, tad redzēt, ka no 50 gadu vecuma pilnīgi visiem gan PVO, gan CDC rekomendē 2 devas pret herpes zoster vakcināciju. Un es parādīšu vēlāk arī, kāpēc. Savukārt no 19 gadu vecumā šī vakcīna tiek rekomendēta, ja ir imūnsupresija. Un otra tabula ir atkarībā, kreisā pusītē arī ir vakcīna nosaukuma, augšā ir slimības, un sākumā ir grūtniecība, tālāk ir imūnsupresijas stāvokļi vai HIV infekcija, bet tālāk jūs redzēt augšējā ailītē ir homoseksuāli vīrieši, asplēnijas pacienti, sirds, plaušu, nieru slimnieki, hroniskie aknu slimnieki, arī alkoholiķi, un mēs
dažkārt varam domāt, ka alkoholiķi jau paši vainīgi, bet no otras puses viņi tāpat ir mūsu sabiedrības locekļi un viņi izplata tās slimības, tā kā viņi arī ir riska grupās un viņi būtu jāvakcinē diabēta pacienti un tā tālāk. Un šeit arī ir herpes zoster vakcinācija. Un tālāk jau konkrētāk par herpes zoster. Un mazliet atgādinot par patoģenēzi, tātad herpes zoster infekcija nav primāra infekcija, tā ir reaktivācija, tad primārā ir veibakas, kad šis pats veibaku vīrus vai varicela zoster vīrus nonāk rīklē, degunā, limfoidos, audos un T limfocītos veidojās virēmija jau daudzas dienas pirms klīnisko pazīmju parādīšanās, jo veibakām inkubācijas periods ir līdz pat 21 dienai, un šis vīrus arī nomāca mūsu organismu aizsarga mehānismus, ieskaitot arī interferonu sistēmu. Un tad, kad parādās klīniskie simptomi ar vezīkulām, un te jūs arī augšējā attēlā redzat, tur ir gan vezīkula, sākumā ir pāpula, tad ir vezīkula, un tad ir tā kā tāda čūliņa, un beigās veidojās krevela. Tas tātad ir veibaka gadījumā pa visu ķermeni, un tālāk šis vīrus pa sensoriem aksoniem nonāk retrogrādu nervu ganglijos un paliek tur mūžam. Tas ir DNS vīrus, un viņš tātad tur paliek mūsu organismā latentā stāvoklī. Līdzīgi ir ar citiem herpes grupas vīrusiem, ar citomegalo, Epsteina-Barra vīrusu, viņi arī nonāk, un herpes simplex vīrusu, viņi arī nonāk mūsu organismā un paliek tur mūžam. Un līdzīgi ir arī B vīrus, B heptīta vīrus arī ir DNS vīrus, viņš arī nonāk mūsu organismā un paliek tur līdz mūža galam. Tāpēc vienīgais veids, kā mēs varam sevi pasargāt, tā ir vakcinācija. Nu, lūk, un pēc šī latentā perioda kaut kādā etapā, kad imūnā sistēma vairs nespēja cīnīties ar T limfocīti vairs nav tik aktīvi, tad pa sensoriem neironiem notiek antegrādu migrācija un veidojās tipiskie izsitumi pa dermatomu gaitu, un atkal šie te paši sākumā pāpulas, vezīkulas, krevelas. Un klīniski šo slimību atpazīt nav problēma. Praktiski mēs vienmēr viņu jau varam klīniski arī diagnosticēt. Un tad atkarībā no tā, vai pacients ir imūnsupresēts, nav imūnsupresēts, cik ilgs laiks pagājis no izsituma sākšanās, tad vai nu mēs nozīmējam vai nenozīmējam antivirālos medikamentus vai tabletēs vai intravenozi. Un parasti tie izsitumi ar laiku veidojās kreveles, viņi sadzīst un izzūd vai arī paliek hiperpigmentācija. Bet šeit arī redzams tās dermatomas, pa kurām, kā mēs varam redzēt, no kuras vietas, pa kuru dermatomu tad vīrus ir ceļojis. Bet tas būtiskākais ir komplikācijas, kas ir infekcijai. Tātad visbiežākā ir pēcherpētiskā neiralģija, bet varbūt arī specifiski orgānu bojājumi, kā acu un ausu iesaist, un varbūt redzes un dzirdes zudums pat. Varbūt diseminācija ar encefalītu, meningītu, pneimoniju. Un, protams, papildus varbūt sekundāras bakteriālas infekcijas, rētošanās un sāpes šajās te vietās. Kas vēl ir interesanti, ka tā incidence herpes zoster pieaug. Es atceros, ka tad, kad es mācījos augstskolā, studēju vēl, tad mums stāstīja, ka ja ir herpes zoster, tad noteikti jāmeklē onkoloģija, ka praktiski tikai onkoloģiskiem pacientiem ir herpes zoster infekcija. Mūsdienās tā vairs nav. Pirmām kārtām, protams, tā var būt onkoloģija un tāda klasiskā imūnsupresija, bet mūsu populācija noveco, un mēs redzam, ka arī visas šīs te hroniskās slimības arī rada kaut kādu veidu imūnsupresiju. Un ja 45. 49. gadā rakstīja, ka ir incidents uz 1000 pacientu gadiem 0,76, tad pirms 10 gadiem jau tas bija 10 reizes lielāks, no aptuveni tas cipars tāds arī mūsdienās ir. Ja ir pēc transplantācijas, tad incidents ir vēl lielāka, un būtībā, kā jūs redzējāt, arī PVO un CDC rekomendē visiem pēc 50 gadiem vakcinēties, jo risks katram dzīves laikā saslimt ar herpes zoster infekciju ir 30%. Tad katrs trešais no mums, kas šeit ir pieslēdzies, dzīves laikā, diemžēl, sastapsies ar šo te herpes zosteru.
Un te jūs redzat pa gadiem, kā pieaug arī šis te uz 1000 pacientu gadiem šis herpes zostera infekcijas biežums. Un tā kā pēc 50 gadu vecuma strauji aug šī līkne, 80 gadu vecumā jau viņa vispār ir ļoti augsta, un ar zilo krāsu ir pēcherpētiskā neiralģija, līdz ar to vecums ir viens no nozīmīgākajiem riska faktoriem, nu, un, protams, otrs ir arī imunsupresija herpes zostera infekcijas attīstībai. Un runājot par vakcīnām, es gribu vienkārši ļoti īsi pieminēt, ka mums ir divas, un lai mums nesajūg, tad mums ir veibaku vakcīna, kas ir dzīvā vakcīna, dzīvā novājinātā varicēla vakcīna ar nosaukumu Varivaks, ko vakcinē bērniem. Teorētiski viņu var vakcinēt arī neimūniem pieaugušajiem, bet pieaugušajiem mums nav speciāli jāskrīnē. Nu, vienīgais gadījums, ja kaut kur pirms transplantācijām pacients tiek skrīnēts uz šīm te antivielām un redzams, ka viņš ir neimūns, tad teorētiski varētu viņu vakcinēt arī ar šo. Bet lielākā daļa no mums mēs esam pārslimojuši veibaks vieglākā vai smagākā gaitā, un tie, kas izsprūg bērnībā, tie bieži vien saslimst tad, kad viņiem pašiem ir mazie bērni mājās, un mums infektoloģijas centrā šādi 30 gadnieki, kuriem maz bērni slimo ar veibakām, laiku pa laikam arī gadās. Un tā tad ir veibaku vakcīna. Bet par ko mēs šodien runājam, tā ir herpes zostera vakcīna, kas jau ir pieejama arī jau vairāk kā 10 gadus ar nosaukumu Shingrix. Agrāk šī ir rekombinantā, nedzīvā rekombinantā vakcīna, kur var dot imunsupresētiem pacientiem. Agrāk bija vēl arī dzīva novājināta vakcīna, bet šobrīd viņu vairs nerekomendē, viņa arī nav pieejama, jo efektivitāte bija daudz zemāka kā šai te rekombinētajai vakcīnai. Tātad mēs runājam par herpes zostera rekombinēto vakcīnu. Un vakcīnas mērķis ir uzlabot T šūnu imunitāti, tas ir kā būsters, kas šīs te atmiņas šūnas atkal pastiprina viņu jutību, un samazināt risku herpes zosteru un arī tās herpes zostera infekcijai un tās izraisītajām komplikācijām, un arī pēc herpētiskai neiralģijai, kas visvairāk pacientus moka pēc tam. Kam un kad? Tātad visiem cilvēkiem ar paaugstinātu risku, un tā kā es te minēju, ka mums katram 3. dzīves laikā ir risks sastapties ar herpes zostera infekciju, un šis risks izteikti pieaug pēc 50 gadu vecumā, tad atskaņā ar rekomendācijām, tātad visiem, kam ir 50 plus, padomājiet paši šeit, cilvēki, kas ir pieslēgušies vai esat vakcinēti, un arī par saviem pacientiem, tātad indikācijas ir. Nu, un, protams, otra grupa ir imunsupresētie pacienti, un tiem, kuriem ir 19 gadi vai vairāk ar imunsupresiju, tad šie pacienti arī ir indikācija, viņiem arī ir indicēts vakcinēties ar herpes zostera vakcīnu. Laiks, kā jau es minēju, vislabākais ir pirms imunsupresijas, pirms plānotas imunsupresijas. Ja tas nav iespējams, tad mēs gaidām brīdi, kad ir imunsupresija viszemākā un pacients ir ar visstabilāko slimības gaitu. Šeit ir minēts palīgvielu saraksts. Vakcīna satur 2 pudelītes, ir sausais pulverīts un suspensija, un viņi ir jāatšķēda un jāievada deltveida muskulī. Tad palīgvielu saraksts visur arī pieejams. Un ir indicētas 2 devas, tad 0 deva, un otrā deva ir no 2. līdz 6. mēnesim, un tiek uzskatīts, ka šīs 2 devas nodrošina aizsardzību vai samazina risku herpes zostera infekcijai vismaz uz 9 gadiem šobrīd, tas ir zināms. Bet pagaidām nav tādu rekomendāciju, ka pēc tiem 9 vai 10 gadiem vajadzētu dot atkārtotu devu. Tātad mēs dodam šīs 2 devas, un nākotnē mēs samazinam risku pacientam saslimt ar herpes zostera infekciju. Kas ir būtiski, ka herpes zostera vakcīnu var ievadīt vienlaicīgi ar citām vakcīnām, vienīgi jāizvēlās cita anatomiskā vieta, tātad deltveida muskulī, vai tad citas vakcīnas var kopā ar gripas, ar covid, ar pneimo vakcīnu, vienīgi citā anatomiskā vietā. Cena pēc Zāļu valsts aģentūras datiem ir 185 eiro
par vienu šo te devu. Pagaidām viņa netiek apmaksāta, bet mēs jau esam runājuši arī ar hematologiem, un mēs esam ministrijā inicijējuši un runājuši arī ar ministru par to, ka herpes zoster vakcīna būtu nepieciešams kaut kādām riska grupām, bet, protams, šīs riska grupas ir pietiekami lielas, bet katrā ziņā no infektologa puses iniciatīva ir tikus novest jau līdz ministram. Un ko tad mēs sasniedzam tad, kad pacients ir vakcinēts ar herpes zoster vakcīnu? Tātad jūs redziet, ar zaļo stabiņš ir pirms vakcinācijas, un pēc vakcinācijas šīs te specifiskās antivielas ir augstā līmenī sastopamas pat 10 gadu garumā. Līdzīgi ir ar šiem T limfocītiem, kuri pirms vakcinācijas ir zemāk un pēc vakcinācijas viņi turās labā līmenī vēl 10 gadu garumā, kā ir pētījumi bijuši. Un līdz ar to arī efektivitāte, kad pacients nesaslimst, tad vēl 10 gadu garumā ir virs 70%. Un ja mēs paskatāmies pētījumā, kurā bija iekļauti katrā grupā vairāk kā 7000 pacientu, tad vakcinēto vidū bija tikai 6 saslimšanas gadījumi, savukārt nevakcinēto grupā līdz 50 gadu vecumam 210, tātad efektivitāte 97%, 70 pacientiem virs 70 gadu vecuma, vakcinēto grupā 23 pret 223, kas ir efektivitāte gandrīz 90%, tad vakcīna ir augsti efektīva. Nu, lūk, un līdz ar to atgādinot kopsavilkumā, imunsupresētiem pacientiem ir augstāks risks infekcijām, un infekcijas norit smagāk, un tās ir ar lielāku komplikāciju, hospitalizāciju un arī, diemžēl, letalitātes risku. Vakcīnu vislabāk plānot pirms imunsupresīvās terapijas sākšanas, jo tad arī vislabākā imūna atbilde ir sagaidāma. Ja tas nav iespējams, tad to dara pēc tam, kad pacients ir stabils. Dzīvās vakcīnas parasti imunsupresētiem pacientiem mēs nenozīmējam, bet tur arī ļoti individuāli tas ir jāskatās. Nu, kas attiecas uz herpes zoster, tā ir nozīmīga problēma pie imunsupresijas, un tātad šīs divas devas vienkārši atceraties, ka tāda iespēja ir, informējiet pacientu, kuriem tā būtu indicēta, jo ir pacienti, kas to var paši arī atļauties nopirkt. Jo herpes zoster vakcīna tātad mazina risku ne tikai infekcijai, bet arī komplikācijām, un viņa ir labi panesama, lai gan vakcīnas vietā var būt raksturīgais apsārtums, sāpīgums, sliktāka pašsajūta dažas dienas pēc vakcinācijas, bet kopumā viņa ir labi panesama. Un tā kā šīs dienas tēma ir mielomas pacienti, tad arī es nobeigumā uzliku vēl, kuras vakcīnas ir absolūti nepieciešamas mielomas pacientiem, un tā ir arī gripa, pneimo, COVID-19, herpes zoster, difterija, tetanus un B heptīta vakcīnas, bet, protams, mēs varam runāt arī par meningokoku un par citām vakcīnām individuāli. Jā. Paldies par uzmanību! Paldies, profesor, bet ir 3 jautājumi. Es viņus nolasīšu, jo man liekas, ka tas varētu būt aktuāls visiem kolēģiem. Tātad pirmais ir labdien. Tagad ziņās daudz izskanējis par meningokoku meningītu uzliesmojumu Lielbritānijā. Kuriem cilvēkiem būtu rekomendēta meningokoku vakcinācija? Jāskatās ir vienmēr individuāli, ir jāpaskatās gan rekomendācijās, gan individuāli, kāds ir pacienta vispārējais stāvoklis. Es nevarēšu tagad uzreiz momentā nosaukt tās pacientu grupas, man arī tas ir jāapskatās. Es tad varu vēl paskatīties mazliet un ierakstīt čatā pēc tam. Jā, varbūt kolēģi, jūs tur ir anonīms jautājums, varbūt ierakstat savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, un tad mēs atbildēsim. Otrs jautājums ir, ja pacientam ir recidivējošā herpes simplex infekcija, šāds pacients ir uzņēmīgāks arī pret herpes zoster infekciju, un tad skatīties vēl papildus riska faktors.
To tā nevar pateikt, vai ja herpes simplex recidivē, ka noteikti arī herpes zoster būs. Tad tas ir neatkarīgi, tie ir divi dažādi vīrusi. Un ir cilvēki, kuriem, piemēram, herpes simplex vispār nav nekad. Tie nav daudz, bet nav. Ir tādi pacienti, kuriem nekad nav herpes simplex, nekad uz lūpām izsitumi, ja? Tātad tās ir divas atšķirīgas un neatkarīgas, un ja ir indicēta vakcinācija pret herpes zoster, tātad vai nu imūnsupresēts vai cilvēks virs 50 gadu vecuma, tad tādā gadījumā ir indicēta vakcinācija pret herpes zoster. Jā, paldies. Un trešais jautājums, var vakcinēt herpes zoster pārslimojušiem? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un tur noteikti jā, un vajag, ir indicēts, bet jautājums ir par to, kurā laikā. Literatūrā drusciņā ir dažādas tās laiki, kad iesaka. Es esmu lasījusi gan, ka tad, kad izzūd klīniskie simptomi, jau var vakcinēt, bet ir arī CDC raksta, ka aptuveni pēc gada pēc šīs te epizodes. Ja? Tā kā noteikti šiem pacientiem vakcinācija ir indicēta, bet es rekomendēju saviem pacientiem pēc gada, pēc epizodes ar herpes zoster infekciju. Jā, labi, paldies. Kolēģi, vairāk jautājumu nav, un tālāk es došu vārdu doktorai Ilzei Trocilkas, kas pastāstīs klīnisko piemēru par šī brīža iespējamo terapiju. Lūdzu, Ilze. Tā, ir redzama mana prezentācija? Kā viens slaids vajag uztaisīt? Jā, tagad ir kārtībā. Paldies. Jā, paldies. Tā, cienījamie kolēģi, es šodien īsumā pastāstīšu par vairākiem klīniskajiem gadījumiem, kas ir mūsu praksē. Paldies par atbalstu farmācijas kompānijai. Klīniskais gadījums numur 1. Tātad pacienta sieviete 51 gadu veca. Sākotnēji bija vienā no rajona stacionāriem, un no tā tika pārvest uz traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcu. Sakarā ar to, ka pacientē bija izteikti kaulu defekti, un tika apstiprināts traumatoloģijas slimnīcā, kad ir jostas skriemeļu defekti, tika veiktas arī šo te skriemeļu vertebraplastijas, kā arī tika konstatēta, ka ir milzīga krustakaula destrukcija un vairākas destruktīvu perēkļi šajā te zonā. Sākotnējās asins analīzes, tad, kad jau pacienta no traumatoloģijas slimnīcas tika pārvesta uz hematoloģijas klīniku, mēs redzam, kad pacientei ir dzelzs deficīts, feritīns ir pazemināts, ir disproteinēmija, tātad ir nedaudz palielināts imunoglobulīns A, ir hiperkalciēmija, kas arī bija klīniski ar izpausmēm, un urīnā izteikts palielināts olbaltums 2,6 grama litrā, un no kuriem imunfiksācijā 8,5% ir paraproteīnu līmenis, kā arī mazliet palielināts beta-2 mikroglobulīns. Pilna asinsaina pacientē bija normas robežās, neskatoties uz zemo feritīnu, taču šeit natīvos izmeklējumos kompjuterā mēs varam redzēt, kad ir masīva krustakaula destrukcija. Tālāk arī izmeklējot muguras skriemeļus, mēs redzam, kad ir muguras skriemeļu ķermeņos patoloģiskas izmaiņas un arī patoloģiskas jostas skriemeļu kompresijas, kur arī tika veiktas operatīva iejaukšanās. Magnētiskajā rezonansē 3D attēlā tas ir redzams šādā te veidā, un jau pēc operācijas bilde ir šāda, kad viss tas patoloģiskais tas process veidojums tika strukturēts ar skrūvēm, dažādām ķēdēm, lai pacienti vispār varētu kaut kādā veidā kustēties. Tas viss notika 2009. gadā. Tātad pamatdiagnoze mēs pierādījām, ka tā ir mielomas slimība ar Bens-Džons olbaltumu urīnā, kā jau minēju, ar multipliem kaulu defektiem, stāvokli pēc jostas skriemeļu operatīvas terapijas, plaša osakruma destrukcija un krustakaula destrukcija. Tātad pacientē tika uzsākta augstdevu ķīmijterapija un sasniedzot uzlabošanos asins analīzē un arī klīniski pacienti varēja sākt staigāt.
veikt ikdienas aprūpi. 2009. gada nogalē tika veikta arī autologa perifēra asiņu cilmu šūnu transplantācija. Un kopš tā brīža līdz šai dienai paciente atrodas hematoloģiskā remisijā. Arī veicot pozitronu emisijas tomogrāfiju pēc PET, tā saucamā, ja, kaulu struktūrās nav aktivitātes, to stāvokli sauc par metabolu remisiju. Un līdz šim brīdim pacienti turpina saņemt uzturošo terapiju un novērojas ambulatori. Tātad diagnozes brīdī viņai bija 51 gads, šobrīd ir 68 gadi. Varam sarēķināt, cik ilgi jau ir remisija. Otrs klīniskais gadījums arī ir gados jauna sieviete, 45 gadi, 2010. gads. Arī no rajona slimnīcas, kur viņa nonāca ar neatliekamo palīdzību sakarā ar to, kad bija ļoti izteiktas sāpes kaulos. Rajona slimnīcā tika veikti rentgena un kompjutera tomogrāfijas izmeklējumi, kur konstatēti bojājumi ir abos augšstilbu kaulos, kā arī patoloģiski lūzumi krūšu un jostas skriemeļu daļā. Izteiktas izmaiņas arī ceļa locītavās, apakšstilbos, un neatliekamā kārtā tika veikta arī labā gūžas kaula operatīva terapija. Pēc tam arī tika konstatēta ātri vien arī krusta kaula lūzums un jostas skriemeļa kompresijas ar abu trochanteru lūzumiem. Asins ainā tika veikta olbaltuma elektroforēze, kā redzam, kopējais olbaltums ir ārkārtīgi liels, 121 grams litrā ar disproteinēmiju, un šeit atšifrējās M gradients, ja paraproteīns, gan procentuāli, gan gramu litrā 39, kas ir ļoti liela, teiksim, tāda audzēja masa, un ar imunglobulīna G paaugstinājumu. Urīna analīzē veicot imunfiksāciju, un jāsaka, ka visiem mielomas pacientiem, lai izvērtētu urīnā esošo olbaltumu, tiek vākts 24 stundas urīns, un no tā veicot imunfiksāciju arī mēs meklējam šo te paraproteīnu, kas šajā gadījumā arī apstiprinājās. Tātad no šī te it kā nelielā olbaltuma tomēr ir 24% paraproteīns. Tātad šādi izskatās šie te kaulu bojājumi, ja, ka kaulu struktūras ir ārkārtīgi, teiksim, tā porotiskas ar kaulu līnijas pārtraukumiem, un ņemot vērā, kad arī pacientei jau ārstēšanas periodā izveidojās augšstilbu kaulu kakliņa daļā lūzumi, tad pēc operācijas periods izskatās šādi, kā mēs varam redzēt. Tātad 2010. gadā bija šī pacientei uzstādīta šī mielomas slimības diagnoze, imunglobulīns G producēja šo te paraproteīnu, un ņemot vērā viņas vecumu, uz to brīdi 45 gadi, gan 2010. gada oktobrī, gan 11. gada mājā tika veikta cilmu šūnu tandēma transplantācija, un to mēs varējām darīt pateicoties tam, kad uzsākot augstu devu ķīmijterapiju, arī tika sasniegta hematoloģiska remisija. Ja gribu pieminēt, ka šī paciente nonāca pilnīgi nejauši manā redzes lokā, jo faktiski mēs gājām centra vizītē, un vienā no palātām es ieraudzīju pilnīgi gulošu, absolūti gulošu jaunu 45 gadu vecu sievieti, kas nevarēja pakustēties absolūti, un tādējādi ļoti agrīni varējām uzsākt adekvātu terapiju. Jāsaka, ka pēc tam 24. gadā gan viņai bija vajadzīga reoperācija kreisajam augšstilbam, bet joprojām no 2010. gada viņa ir remisijā, arī saņem uzturošo terapiju. Šobrīd pacientei ir 60 gadi, viņa ir pilnīgi staigājoša, var sevi aprūpēt, un protams, ir problēmas no kaulu puses, ir sāpes, pacienta lieto arī pretsāpju līdzekļus, bet katrā ziņā tikai pēc vajadzības pirms lielas slodzes. Un trešais gadījums arī ir salīdzinoši gados jauns vīrietis, 60 gadus vecs, kas faktiski nonāca vispirms ar neatliekamo palīdzību arī vienā no rajona stacionāriem, kur tika izmeklēts
Es speciāli ieliku šo slaidu no izraksta, kas ir rajona slimnīcā veikts, kur ir, mēs redzam, jostas krūšu daļas spondiloze, radikulopātija, sāpju sindroms ļoti izteikts, tika konstatēti jostas skriemeļa kompresijas lūzumi, arī gan torakālā, gan jostas daļā. Un pacientam tika veikta atsāpināšana, un tālāk viņš tika pārvests pēc dzīves vietas jau uz Tukuma slimnīcu. Bet ņemot vērā to, ka pacientam pieauga sāpju sindroms, viņš kļuva absolūti gulošs, praktiski nekustīgs, viņš varēja pakustināt minimāli tikai rokas. Šeit mēs arī redzam šo te krūšu skriemeļu patoloģisko bojājumu, ja? Magnētā izteiktāk šajās te zonās, ar muguras smadzeņu jau iesaisti šajā te procesā. Faktiski pacients nonāca nejauši mūsu hematologu redzes lokā, jo tur vairāk ģimenes ārsts sāka interesēties, kad pacients ir gados jauns, pieaugošas sāpes un ko tagad darīt. Un tā, jau ar aizdomām par mielomas slimību, viņš tika stacionēts un izmeklējumos mēs redzam, kad ir imunoglobulīnu nevis paaugstinājums, bet tieši uz otru pusi, kad ir imunoglobulīni ir samazināti, ir hiperkalciēmija asins analīzēs, un kas notika ar pilnu asinsainu, ir hiperleikocitoze, leikocīts 113,000, jau faktiski oktobrī bija, tad, kad viņš bija rajona stacionārā, bija liela leikocīta skaits, bet, tam laikam nepievērs uzmanību. Un, lūk, veicot papildus izmeklējumus, mēs veicām arī olbaltuma elektroforēzi, kura paraproteīna līmenis ārkārtīgi zems, tikai maz lietiņi, ja? Imunoglobulīna G kapa ķēdes konstatētas. Kaulsmadziņa analīzē. Slēdziens ir šāds, kad aina atbilst multiplai mielomai, bet tā kā pacientam bija ļoti augsts leikocītu skaits, jā, protams, šajos gadījumos nevar izslēgt citas dabas saslimšanu. Doma bija gan par akūtu leikozi, gan par multiplo mielomu, plazmas šūnu leikozi, piedošanu, ņemot vērā šo te augsto leikocitozi un kaulu bojājumus. Tātad pieņemot, kad vairāk aina atbilst multiplai mielomai un arī citoģenētiski, gados jauniem pacientiem mēs ņemam ģenētiskās analīzes no kaulu smadzenēm, lai izvērtētu kariotipu, kā arī, lai precizētu patoloģiskas mutācijas, kas varētu norādīt mums par slimības tālāko prognozi, kā arī reizēm mēdz būt izmaiņas kaut kādas ārstēšanas protokolā. Tika uzsākta ķīmijterapija, jo kaulu smadzenēs un periferās asinīs bija ļoti augsts plazmatisko šūnu daudzums. Gala diagnoze tātad mums ir multiplā mieloma un ar izteiktiem kaulu bojājumiem. Pacientam tika uzsākta ķīmijterapija un faktiski jau uz otro ķīmijterapiju pacients jau ieradās sēdus stāvoklī ar sēdratiem pie mums un pēc otrā ķīmijterapijas kursa aizgāja savām kājām uz māju. Terapijas ietvaros mēs arī sasniedzām hematoloģisku remisiju, tika veikta pagājušajā gadā, tieši gandrīz tūlīt būs gads, autologa cilmes šūnu transplantācija. Pacients ir remisijā, hematoloģiskā remisijā, un turpina saņemt uzturošo terapiju. Šobrīd viņam ir 62 gadi, un ja runājam par dinamiku, tad tika veikta arī atkārtoti kaulu smadzeņu trepām biopsija, kur vairs nekādus datu par plazmas šūnu infiltrāciju kaulu smadzenēs nekonstatējam. Tā kā visi šie 3 gadījumi ir ar pozitīvu iznākumu, un, kā redzams, ar ļoti garām dzīvildzēm, no diagnozes brīža ar labu efektu un turpina saņemt uzturošo terapiju. Paldies par uzmanību, un ja ir jautājumi, atbildēšu. Jā, paldies. Es jautājumu šobrīd neredzu.
Kolēģi, jā, es arī gribu vēl vienreiz tikai uzsvērt, ka šobrīd ar moderno terapiju un ar autologu cilmešu transplantāciju un arī kādreiz bez transplantācijas gados veciem pacientiem mums pacientu dzīvildus tiešām palielinās, un ja kādreiz tas bija vēsturiski varbūt 1, maksimāli 2 gadi, tad mums ir šobrīd daudz pacientu, kas dzīvo ilgāk un kvalitatīvi ar balsta terapiju, bet galvenais ir šī primārā diagnostika, par ko mēs runājam, jo viņi ātrāk tiks pie mums, jo ātrāk būs viņam labāk un jo ilgāk arī jūs viņu ārstēsiet, vakcinēsiet un mēs kopā viņu novērosim. Un pašās beigās es došu vārdu Aijai Vilmanai, kas pārstāv kompāniju Takeda, arī dažus vārdus par multiplās mielomas terapiju, jo šī ir kompānija, kas arī ir ar vienu inovatīvu medikamentu, ko mēs šobrīd praksē lietojam. Lūdzu, Aija. Paldies, profesori, paldies lektoriem un paldies klausītājiem, kas ir pieslēgušies. Es esmu Aija Vilmana no medicīnas nodaļas Japāņu kompānijā Takeda. Mēs esam oriģināla ražotāja kompānija, un mums ir arī viens medikaments multiplajā mielomā. Un pat cik es palūdzu organizatoriem dalīties ar slaidiem, tad man jāsaka nākošais slaids. Un par šo mēs arī atzīmējam mūsu kompānijā, kad ir šī multiplās mielomas diena tieši šodien, un esam priecīgi šeit piedalīties šajā seminārā. Rādīsim tālāk. Takedas medikaments ir Ixazomibs, un Ixazomība tika veikta ļoti plaša klīniskā pētījuma programma, un šis ir vairāk jums uzskatīja, ka viņš ir pētīts no dažādiem aspektiem, dažādās situācijās, un skatoties tagad jau nākamajā slaidā, parādīšu jums, kāda ir indikācija, kas ir apstiprināta Eiropas Savienībā un līdz ar to arī Latvijā. Un šis ir multiplās mielomas ārstēšanai paredzēts medikaments, kas lietojams ir kombinācijā, tas ir tripleta terapija, lietojam kombinācijā ar lenalidomīdu un deksametazonu pieaugušiem pacientiem, kas ir saņēmuši vismaz vienu iepriekšēju terapiju. Un, protams, jāatzīmē, kad šo terapiju nozīmē ārsti hematologi pēc koncīlijas slēdziena. Tomēr, skatoties nākamajā slaidā, gribu minēt, ka arī ģimenes ārstiem būtu būtiski zināt, ka medikaments, kas lietojams perorāli, ietver arī plašas pacientu grupas. Piemēram, tie būs pacienti, kam ir grūti nokļūt līdz ārstam, kam ir daudz dažādas blakus slimības, kur ir šie trauslie pacienti, kuriem varbūt ir lēnāk progresējoša slimība, bet arī mēs esam saskārušies situācijām un gribam par tām stāstīt tālāk, ja, piemēram, ir tāda situācija, kad pacients vienkārši nevar ārstēties, jo viņam mājās pašam ir kāds cits aprūpējums ģimenes loceklis un nevar ierasties stacionārā tātad uz citu terapiju, kas nav perorāla. Tāpēc gribu minēt un atgādināt, ka Ixazomibs aptver arī šo, ja ir indicēts. Un kā jau iepriekšējā lekcijās tik minēts, ir arī mūsu zāļu aprakstā minēts, ka tiem pacientiem, kurus ārstē ar Ixazomību, noteikti ir jāapsver pretvīrus profilaks, lai samazinātu Herbes zoster atkārtotas aktiviešanās risku. Nākošo slaidu, lūdzu. Medikaments ir kompensējamo zāļu sarakstā, un šeit galvenais uzsvars liekams uz to, ka tas ir hematologa koncīlijas slēdziens. Iesim tālāk. Medikaments lietojums ir diezgan tādā schēmā sarežģītā nosacīti, bet ar šo schēmu, protams, hematologi viņi ļoti labi zina un pārzina un skaidro arī pacientiem. Sākuma deva ir 4 mg, bet ir iespējama arī šī devas mazināšana, ja tāda ir nepieciešama, bet mēs esam arī, lai atvieglotu ārstiem darbu, sagatavojuši pacientu dienas grāmatu, un to es jums gribu parādīt nākamajā slaidā. Šādi izskatās dienas grāmata, ko ārsts hematologs iedos pacientam, tad, ja šis medikaments viņam tiks nozīmēts. Un iespējams arī, ka ģimenes ārsta praksē kāds pacients ir rādījis šādu dienas grāmatu. Iesim tālāk. Šeit pacientiem ir dots lietošanas piemērs, kas atvieglo zāļu uzņemšanu, un līdz ar to, ja zāles tiek uzņemtas precīzi un pareizi, tad, protams, arī var sagaidīt labāku efektu.
Iesim tālāk, tur būs parādīta dienas grāmata. Pacientam ir iespēja atzīmēt, kurā dienā un kura tableta ir iedzerta, un arī atzīmēt savu pašsajūtu. Un šeit tas ļoti atvieglo šo zāļu uzņemšanu pareizā kārtībā un pareizā secībā, un tā kā tas norādīts lietošanas instrukcijā. Iesim tālāk. Jā, šeit es esmu tikai parādījis šīs pamata publikācijas par X-uzamību, uz kā pamata medikaments tika reģistrēts pasaulē. Un šobrīd jāsaka, ka šeit mēs redzam, ka šī publikācija ir no 2016. gada. Tad varat iedomāties, ka medikaments ir gana labi jau iekļāvies ārstēšanas schēmās multiplē mielomai. Un ejot tālāk, būs vēl viena publikācija, ko es ielikus, kad viss nebeidzās tikai ar sākotnējo 3. fāzes pētījumu, bet arī šie pētījumi pēc tam turpinās un ir jau 7 gadu analīzes un tā tālāk. Ja ir šī vēlme, tad prezentācija ir pieejama un varēs iepazīties jau arī ar publikācijām. Iesim tālāk. Tā, šīs ir manas atsauces. Un dodoties tālāk būs zāļu apraksti, un ar to es arī gribētu teikt paldies, un liels paldies lektoriem no mūsu puses, no Takedas, un arī visiem klausītājiem, kas pieslēdzās. Jā, paldies, Aija. Jāsaka, jā, ka visi pacienti, kas saņem šo perorālo medikamentu, tur ir 3 medikamenti, 3 tabletes, kas viņiem 3 dažādas, kas ir jādzer, viņiem visiem ir šī dienas grāmata, un viņiem tiek izskaidrots, kā tad viņš dzer, un lai viņš pats atzīmētu, lai tas tiešām viņiem nesajuktu, jo gados vecākiem pacientiem tur ir problēmas ar skaidrošanu. Kolēģis, vēlreiz gribu pateikt paldies visiem dalībniekiem, paldies doktoram Dzalbam, kas palīdzēja aktualizēt mielomas problēmu. Jums kopā ar certifikātu par piedalīšanos tiks aizsūtīta arī šī informācijas lapa par anēmijas laboratorisko, nevis anēmijas, bet mielomas laboratorisko diagnostiku. Tā kā lūdzu izmantojiet un sūtiet pacientus zaļajā koridorē uzreiz pie mums, ja jūs atrodat paraproteīnu. Un vēl es došu vārdu doktoram Dzalbam noslēgumam. Lūdzu. Liels paldies! Es domāju, ka mums kopīgiem spēkiem ir izdevusies viena fantastiska tikšanās. Un no tāda ģimenes medicīnas viedokļa mēs esam pārunājuši šos pacientus ārkārtīgi holistiski. Mēs esam runājuši par profilaksi, par agrīnu diagnostiku, mēs esam runājuši par vakcināciju, kas ir viens tāds ļoti būtisks un aktuāls jautājums, ar ko saskaramies mēs ģimenes ārsti, un ar katru gadu mēs vairāk jūtam gan speciālistu iesaisti, gan interesi, gan arī pašu pacientu jautājumus par profilaksi vakcinācijas jautājumos, un arī šīs inovācijas, kas mums skar, pieņemsim, pneimokoku vakcīnas un herpes zoster vakcīnas, jā, tā arī kļūst par ģimenes ārstu tādu neatņemamu ikdienas kompetenci. Un es gribētu arī pateikt lielu paldies, ja profesorei, tad vēlreiz, ka mēs aktualizējam tiešām tik būtisku jautājumu, un reizēm, ko mēs uzskatām iespējams par reto slimību. Un, manuprāt, arī šie klīniskie gadījumi, ko mēs pārunājam, ir ļoti, ļoti uzskatāmi, kas liek mums domāt, ka ja arī mēs varētu izskaidrot šo simptomus ar tādām vienkāršām, kādām biežāk sastopamām diagnozēm, būt modriem un neatlaidīgiem, un ja nav uzlabojums no tās standarta terapijas, ko mēs nodrošinām pacientiem, esam neatlaidīgi. Domājam plašāk, meklējam alternatīvus iemeslus, un kā mēs redzam, tad mēs tos varam atrast un pacientiem arī palīdzēt. Un es ticu, ka šī tēma, ko mēs šodien aktualizējam, noteikti iedvesmos ne tikai ģimenes ārstus, bet arī pārējos speciālistus meklēt un domāt arī par mielomas slimību ikdienas savā darbībā. Paldies jums liels, ļoti aktuāli. Jā, paldies, visiem jauku dienu, paldies, uz redzēšanos.